Es teiktu, ka mums Latvijā šīs investīcijas iekārtās tiešām ir lielākas nekā mēs dažkārt paši domājam, ko arī pierāda makroekonomiskie rādītāji. Vienlaicīgi ir arī viņas tomēr bijušas pirmkārt nepietiekamas. Un pārāk liels resurss ir aizgājis pēdējos gados. Katrs, kam nav bijis slinkums, nodarbojas tikai nekustamā īpašuma attīstīšanu. Šobrīd, domāju, šī izpratne mainās. Šīs investīcijas tiešām ir, bet arī mēs redzam no mūsu pašu klientiem, ka tas tomēr prasa laiku veikt investīcijas, viņas apgūt, visu šīs iekārtas uzstādīt, palaist ražošanu, nodrošināt eksporta tirgus. Tas viss ir priekš laikietilpības process. Šīs investīcijas pirms gadiem 3 bija vēl krietni mazākas, un līdz ar to tas, kas šobrīd pēdējos gados ieguldīts, vēl tikai tagad sāks nest pirmos rezultātus. Kas attiecās uz produktivitāti, tiešām tā ir viena no Latvijas problēmām. Viens ir pats produktivitāte kā tāda ir zema. Te pašā Hanoverā es redzu, ka kvadrātmetra cena nekustamiem īpašumam pašizmaksas ir orientējuši tāda pat kā Latvijā. Vienlaicīgi vācu celtnieku algas ir būtiski lielākas nekā Latvijā, bet viņi spēj nodrošināt to pašu gala produktu pašizmaksas kā Latvijas gadījumā. Tas vien liecina par to, ka procesa organizācijā vēl ir ļoti daudz iespējas Latvijā kā augt. Un tas attiecās ne tikai uz celtniecību, uz ļoti daudzām sfērām, tā skaitās banku sfēru arī Latvijā, kur ir liela iespēja celt darba produktivitāti.